Nu, ko tas brīdis ir pienācis, varu atklāt šīs dienas savu slepeno viesi, par kuru es laiku minēju, un tas ir neviens cits kā Roberto. Tas ir Superman. Tas ir Supermans, Roberto. Čau, Roberto. Čau, Bella. Divi. Prieks tev redzēt. Trešo gribēju iedot, bet no labi. Klausies, kā tev ir? Tu esi pēc diezgan ilga laiciņa atnācis šeit ciemos pie mums uz Sēmu. Tu taču kādreiz arī bija šī raidījuma vadītājs. Kādas ir emocijas? Zini, ka man liekas, ka mēs tikamies, kad bija dzimšanas diena. Mēs ēdām to garšīgo klingeri un dziedājām kopā. Un emocijas ir vienmēr ļoti skaisti atnākt šeit ar cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, tik skaisti. Tas nebija arī tā kā darbs, zini, tiešām bija skaisti mirkļi, kas mēs pavadījām kopā. Un atkal es esmu šeit. Es zinu, ka tur augšā, kas tur sēž, visi ir ļoti priecīgi, ka es esmu šeit. Es arī izvēlējos tādu kreklu, zinu, kā tādu varēnu, zinu, kā varonis varēju tādu. Labi. Es šeit arī Twitterī rakstu, ka varu uzdot tev jautājumus, un man jau ir Elinito atrakstījusi, vai tu jau sen esi Latvijā, vai šo laiku pavadīji Itālijā? Es jau sen esmu Latvijā. Jā, cik sen tu esi šeit Latvijā? Tas, ziniet, šis jautājums nekad man neviens neprasa. Es domāju, ka, kā tu gribi braukt tur? Nē, jā. Es esmu 7 gadi. 8 gadi. Lai ir 8 gadi šeit, un es pārlaikiem braucu prom uz mājām. Es biju tagad janvārī 3 nedēļas. Es pārlaikiem braucu kaut kur ir siltā, kad ir ziemā. Bet pārsvarā es esmu šeit vis kaut kur apkārt. Es tev teicu, kur esmu vajadzīgs, es reizēm ar kavēšanu, tāpēc kā Itālis, bet parādos. Tas ir labi. Bet šodien tu esi laicīgi, un par to man ir prieks. Mikrofonēts esmu redz. Komplimenti tiek izteikti par Supermaņu kreklu. Oi, paldies, ļoti iepaticies. Neteikšu, kur es pirku. Nesagan. Un tad ir jautājums no Linda. Nezinu, vai tā ir Linda. No kuriem? Varbūt, ka tā ir viņa, kas mums skatās. Nē, Linda jau gatavojas uz savu koncertu droši vien. Roberto, kas tavuprāt Latvijā ir tāds, kas nav nekur citur? Tādēļ es tev pateikšu tūlīt to jums augstā zupa. Augstā zupa? Rozā zupa nekur neesmu redzējis, izņemot Latvijā. Tad ir stilīgāk vadītājiem. Jā. Un kas vēl, kas ir Latvija, kas nav citur, jā? Es tūlīt pateikšu. Milda. Milda šeit un nekur citur nav. Jā. Tā ir gudra atbilde, ko tu domā? Diezgan, es domāju, ka mēs jau padomājam par šito. Man vislabāk patika pirmie 2, visi 3 īstenībā varianti. Otrais vislabāk. Otrais vislabākais, protams. Un runāju par to otro variantu. Šodien tiešām stila modes balva. Tāds, jauks pasākums un mums ir izveidota modes alei. Tu piedalīsies? Jā, es tur dziedāšu šodien. Dziedāšu kopā ar, var teikt, ar dvinītēm. Jau var, jā. Ar Drozdovičiņas. Sēciens mācām. Jā. Un vēl viens pats, un būs baigi interesanti, es domāju. Zini, man arī, ir interesanti zināt, kurš ir visstilīgākais aktieris, kurš ir visstilīgākais tralalā, kurš ir visstilīgākā vadītāja, mēs jau to zinām. Un tā kā, būs interesanti tiešām arī skatīties, kas tur notiks. Un opera būs ļoti skaisti. Jā. Stilīgs cilvēks ir cilvēks, kas prot saprast, ko vilkt mugurā, un kas saprot, ko viņš var atļauties vilkt un nevilkt. Jo, piemēram, es nezinu, nav runa tikai par tas, kas ir stilīgs tajā pašā laikā. Piemēram, tagad iet pelēkā krāsa, man jāpērk kaut ko pelēku. Visam jābūt pelēkā. Jā, piemēram, Latvijā, piedod man, ziemā, jau pelēks ir visur, baigi modīgā krāsa. Vēl es uzvilkšu arī pelēkās krāsas, es domāju, ka var vienkārši domā, ja tu esi stilīgs, tu esi tāds gudrs un smart, lai saprastu, ko vilkt mugurā un kas patīk gan tev, un kas tev ir ērts, un kas patiks arī cilvēkiem. Būt dziedātājiem nozīmē būt stilīgam, tad, jā, es esmu dziedātājs, un es tikko ierakstīju jauno dziesmu. Vispār man bija piedāvājums no Izraēla, viens rakstnieks, viens komponists no Izraēla. Izraēlis man sūtīja dziesmu, es klausies, man baigi patika, mēs kopā rakstījām vārdus, Skype'ā, un tad es ierakstīju duetu kopā ar Dianu Pīragu. Aha. Un tad Love is a Tango.
Kāds karstasinīgs, tur kāda sāpe noteikti, vai ne? Nē, sāpi nebūs. Būs jādejo, un tu, protams, man būs sapīgi. Jā, tur vajadzētu Kurusova pieslēgties uz to. Saša gatavojas, paldies. Jā, tavs mīļākais DJs? Mans mīļākais DJs. Ducīts raksta. Man ļoti patīk Getam. DJs, jā? Jā, tas ir DJs. Davids Guetta, jā. Man ļoti patīk DJ Ella. DJ Ella arī patīk. David Guetta man vajag patīk. Jā, bet es dzirdēju, ka tu pirms neilga laika, kad atgriezies no Itālijas šeit, jā, tagad būs nopietni jautājumi, atgriezies šeit Latvijā, varbūt uz kādu neilgu laiciņu tu ieradies kādā glaunā automobīlī. Tagad stāsti, kas tas tāds bija. Glaunā. Klauna vai glauna? Glauna. Nu, tā un tā. Labi. Nu, es nopirku Itālijā mašīnu. Un es ar viņu atbraucu līdz Latvijai. Un tas bija baigi jautri. Es tur braucu. Tu esi redzējis? Tev ir tiesības. Man ir tiesības uz visu patiesībā. Tas ir labi. Es jau sabiju. Tu esi redzējis filmu to... James Bonds. Nē, tos, kas tika Slovākijā. Hostels. Jā. Jā, es speciāli braucu uz Bratislavu, lai pavadītu nakti kādā hostelī. Bet neviens man nenopirka. Tā kā, nekā, vēl esmu pieejams. Vai tev garšo augstā zupa? Es pirmoreiz domāju, ka tas bija joks, kad viņi man pasniedza to zupu. Tiešām. Tas Candy kamerā. Visi ēd, un es domāju... Tu meklē, kur ir slēptās kameras? Tā kā zin kādu, visi gaida kameru, zin, paņem visi pirmota. Es pagaršo, jā, man garšo, bet neesmu baigais fanāts, bet tomēr es neteiktu, ka es esmu arī vairs tāds makaroņu fanāts, jā, godīgi. Es esmu baigais starptautiskais palicis. Jā, salāti, zin, tādi ļoti veselīgas lietas, hamburgeri un tā tālāk, labi, jā. Labi. Roberto, tur Itālijā ir modes skatas. Vispār. Tur ir mūs. Kā viņi sauc to Niku? Čipers 258. Čipendāles, klausies. Modes taču, no kurienes nāk? No Itālijas. Protams, arī no Ķīnas. Starp citu, ja tu saplī, piemēram, mājās, tev nokrit krūze. Un saplīst. Tu vari te krēklus jau taisīt. Tā kā padomājam mājās. Nav vēl te teiciens, ka trauki plīst uz laimi. Jā, var taisīt bikīni uz vasaru. Zin kā, peldēties. Super. Bet runājot par aktualitātēm, mēs zinām, ka arī Itālija šogad piedalīsies Eirovīzijā, dziesmu konkursā. Mēs visi varēsim balsot. Roberto, vai tu arī piedalīsies? Es esmu dzirdējis, ka tu esi tad 3 labākajiem, un par kuriem šobrīd tad tiek domāts, kurš tad būs. 3 labākiem, es nezinu, mēs esam 60 miljoni cilvēki patiesībā. Tur jebkurš dzied, bet lieta ir tādā, ka jā, stilīgs, jā, viss ir stilīgi Itālijā. Mode nāk no Itālijā. Labi, jā. Un ir tāda lieta, ka Itālijā daudz nezina, kas ir Eirovīzijā, un daudz nezina, kas bija Roberto Meloni. Tagad vairāk cilvēku zina, kas ir Roberto Meloni, sakarā ar to, ka viņi zina, kas ir Eirovīzijā. Un tāpēc es varētu mēģināt, varbūt tieši ar to dziesmu, kas nāk no Izraēla. Viņi man rakstīja, un es sūtīju to dziesmu, un tagad notiek Sanremo festivālu. Un kad beigsies Sanremo festivālu, tad viņi koncentrēsies droši vien uz to Eirovīziju, un varētu būt kā Latvijā got 12 points from Italy. Latvijā! Jā, Roberto, es tur rīkšos. Jo mums noteikti gribas, lai tu noteikti uzdziedi tajā Eirovīzijā. Es jau gribētu, un tas būs baigi interesanti. Es pārstāvēju savu otru dzimteni jau divas reizes. Un tagad vajag kaut ko jāpēc. Bet pēdējā jautājuma tātad par Dinamo Rīga. Tā ātri, vai tu seko līdzi? Jā, seko līdzi, un es eju, un es baigi fanoju, baigi interesanti. Man baigi patīk, es nesekoju līdzi hokeju Itālijā. Šeit es sāku, un man baigi patīk. Un, protams, tur sadraudzējos ar visiem tur. Un tad viss Dinamo draugi. Tava mīļākā filma? Mana mīļākā filma, tā uzreiz, jā. Mana mīļākā filma, pēdējā laika mana mīļākā filma ir Avatar. Can you see me? Jā, passion, I like it. Labi, te ir noteikti vēl daudz visādi jautājumi. Mēs varēsim kaut kā tur tā pārsūtīt, un tad tu varēsi atbildēt. Kā tu gribi? Katrā ziņā mums jau iet tā kā raidījums uz noslēgumu. Man ir jāsaka tev liels paldies. Paldies tev. Es ceru tev redzēt gan uz Eirovīzijas lielās skatuves, gan arī šovakar, gan arī kaut kur starp kailajiem briežiem. Un kādā weekendā mēs arī tiksimies, bet jums neteiksim, protams. Tā kā paldies tev. Paldies visiem, kas man rakstīja šodien Twitterī.